atver mājaslapu Atlants LV. Reģistrējies. Tas ir super vienkārši un ātri izdarāms. Tavi darbi būs šeit, un tu saņemsi naudu par katru tavu darbu lejupielādes reizi visu mūžu garumā. Pievieno darbus Atlants LV un pelni ar saviem darbiem naudu visu mūžu neko nedarot. Plīd nu. Jā, parādi. Pamanījāt zilos matus? Šitas bez pīvdīpa, vai ne? Sveiki visiem, ar jums esmu Alisa, un šodien ar mani ir ļoti laba draudzene Linda. Un tad pirms kāda laika, 1. decembrī, precīzāk, es ieliku Instagramā bildi un lūdzu jūs uzrakstīt man Q&A jautājumus, un tad šeit būs atbildes uz, daži. Jā, un tad, lai to visu padarītu interesantāk, šeit ir man tuva draudzene Linda, kas par mani zina ļoti daudz ko. Un tad, viņa mēģinās atbildēt uz jautājumiem, kurus es izvēlēšos no visiem, kurus jūs uzdevāt, kas kopumā laikam ir 532. Es izvēlēšos kādu jautājumu, pajautāšu, tad viņa mēģinās atbildēt, kā es to būtu atbildējis. Un tad redzēsim, kā viņai veiksies. Vai tev ir mājdzīvnieks? Ja ir, kāds? Viņai mājdzīvnieku nav. Viņa heito man kaķi. Nē, es negaidu to kaķi. Jā, viņš uzlēc gultā tāds āāā! Jā, tāpēc, ka man nav viņa alerģija. Un viņš ir... Tāpēc tev ir jāklien? Viņš ir creepy, viņš ļoti skaļ ņaud. Man nav viņa vēl. Jā, brīdī, nemāķi. Tālāk. Es tu mācies 49. vidusskolā. Teiksim tā, tad, kad Alisa piedzima, viņa atcinās ar sienu, un tā skola arī ir bišķi tagad debīla, tāpēc arī Alisa ir debīla, un es vientos es esmu debīla, jo mēs mācamies debīla skolā. Ļoti līdzīgi, manas domas ļoti līdzīgas. Cikos ej gulēt? Tas ir ļoti grūts jautājums, jo reizēm viņa aiziet 4 no rīta gulēt, jo viņa... Es nezinu, viņa mācās. Es īsti nezinu, ko viņa dara. Reizēm viņa saka, ka ļoti mācās. Tā kā sākot no 12 naktī un uz laiku, kas nozīmē 1, 2, 3, 4 naktī. Jā, es nekad nāciegos pirms 12, tas ir ļoti dīvains. Es parasti Jā. Jā. Es tev labāk patīk suņi vai kaķi? Tas tev jāzina. Es domāju, ka suņi. Jā. Un varbūt tu zini arī šķirni? Mopši. Mopši. Arī, bet tā kā pamats ir buldogi. franču buldogs. Buldogs, mopšis. Gandrīz iesmu tas pats. Tie ir mīļākie sunīši. Kura ir tava mīļākā lūpu krāsa? Tava mīļākā? Jā. Tev ir vairākas, es zinu. Viņa ir viena tāda, ko mūsu klasē sauc par smurfu lūpu krāsu. Es nezinu, vai tā ir viņas mīļākā. Viņa nav teikusi, ka viņai mīļākā, bet zinu, ka viņai tā patīk. Cik es zinu. Tad viņai ir tāda arī līdzīga šitai lūpu krāsai, kurai arī viņai ļoti patīk. Bet es nezinu, kur mīļākā. To es nezinu. Kur tev ir? Smurfa. 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 Un lūpu spīdums, tā kā elastika veidīgi, tādi, kas tā kā mitrina. Sap cik tu te, kur ir viņas smurfa lūpu krāsa, viņas mīļākā lūpu krāsa. Tātad. Es nevarētu būt kāds baby lips tavs? Nē. Saņemies, tas klāri. Es nezinu, šitas. Nē. Es nezinu. Nē. Saņemies. Nē. Nē, tev lūpu krāsa. Es neskatījos. Man. Acs priekšā tās kājas. Priekšā. Šitas. Šitas. What the fuck? Bet kur es ņemu skolu citreiz, kurš man patīk? Nē, tie nav EOS-i. What the fuck? Kurš? Tas nav spīdums. Nē, tā ir krāsa. Tu padodies?
Un kur tu štambu? Tā ir tā. Softlips. Es nepamanīju. Jā, tas ir mans mīļākais. Man ļoti patīk softlips. Jo viņš tā kā ļoti patīkams mažo un arī garšo. Viņš tā kā ir svaidīgs, bet viņš ir mitrinošāks. Un man ļoti patīk softlips. Es reāli, ja es būšu kaut kādā valstī, kur pārdos, es daudz labāk gribētu pirkt šos nekā LS. Pastāsti kādu smieklīgu storītēm. Dievs. Ir beidzās stundas. Mēs ejam stašā trolejbus pietur. Tāda milzīga kupena. Un atnāk dažas trolejbus. Un ir jākāp iekšā, Alisa paņem uzkāp. Un viņa nokrīt. Un tad tā tašā trolejbusam durvis ir vagā. Un izkāp iekšā ārā. Un Alisa tādi kur uz trotuāru. Un viņa nevarēs piecāties. Un es saku, cēlies, viņa tāds pāris nevar. Un nav mēs gan izbākājām. Neiekāpam trolejbusam tikai tāpēc, ka Alisa nokrita un gulēs trotuāru. Tur bija ļoti daudz cilvēku. Krāsēs vai melnbalts? Melnbalts. Jā. Tāpēc, ka, kaut kā tā, labāk. Kāda ir tava mīļākā skolas stunda, mācību stunda skolā? Tev? Jā. Sports varētu būt viena no. Viena no, jā. Jā. Maitarība. Jā. Zini, ķīmija man liekas tev nepatīk, bet tev vienkārši padodas. Jā. Bet man ķīmija padodas. Vai tev YouTube ir sagādājis problēmas? Un jā, tad kādas? Jā, YouTube ir viņai sagādājis problēmas. Ļoti daudz un ļoti sāpīgas. Es nevaru visas minēt. Bet tā kā... tad vienkārši viņai ir sagādājis problēmas dēļ. Gan tā kā vispār skolā sabiedrībā man tāds vēl zdēvē vispār kaut ko darīt. Jūs zinu, ko un atpazīst, jo jūs neviens īstenībā nezinu, kādas esmu. Un cilvēks man iepazīst ir tā kā diezgan šokēti, jo viņam liekas, ka esmu tā iedomīgā stulbā mazā meitnīte. Kas man vēl ļoti stulbs. Alisa ir cilvēks, kur vajag iepazīties, tā kā labi. Uz ielas varbūt viņa nevienmēr rada labu priekšstatu. Tā kā labi, tu teiksim, kaut kādā pašā trolejbus pietienā, teiksim, viņi tur var mierīgi runāt un pēkšņi pēc tam nākamajā brīdī gulēt uz zemes. Labi, tas pirmais iespējas nebūs tas labākais, bet vajag iepazīt, un tad jau viss būs ok. Galīgi, tā kā nevajag spriest pēc manis, ja jūs mani galīgi nepazīstat. Protams, ir tie visi hate komenti, un es par viņiem ierādu, jo viņi ir ļoti smieklīgi. Nē, tā kā tev būs gadi, ka tu būsi gads. Inside joke. Stevens vai Koms? Stevens tāda mīlīgāka. Nike vai Adidas? Es domāju, ka Nike vai... Ne, Adidas arī ir labi, es nezinu. No tām, ko es teiktu. Tas ir atšķirībā, tu svāk tā kā kur jāpā. Jā, tieši tā, pa vienu. Nezinu, bet pēc tīzāk. Nu, pasaki, ko es teiktu? No Adidas? Nē, Nike. es teiktu Nike. Cik ir pulkstens? Dara. Nerada. Viņa neko nedara. Labi, pasaka, cik ir pulkstens. Pulkstens 19:46. Kāja vai roka? Kāja vai roka? Vai kāja? Kāja vai roka? Ok, kāja vai roka. Es domāju, ka kājas, jo, ja tā loģiski padomā, ja tev ir tikai rokas, tu tā baigi nevar pārvietoties ar vienīgi, es nezinu, gan jau, ka var, bet tu tā baigi nē. Tad kājas tad tā kā pārvietoties, ja tu gribi pāriest, tad tu var tā galda. Un tā kā, tā rokas tā vajadzīga. Un tad es gan paēdz, gan tu tiec visur, kur tev vajag. Loģiski. Es tieši tā būtu teikusi. Jūs tā kājas, jūs tā nekur netiekat. Jūs saka, tā kā netiekat. Līdz pēdējais jautājums ļoti izšķirošs. Kādas ir redzības skolā? Viņai ir diezgan labs salīdzinoši. Jā. Jā, kaut kurā priekšmetā. Uz šīs skaistās nots, izsakot, kā es mīlu bioloģiju, mēs arī beigsim šo video. Jā, paldies, ka jūs skatījāties. Zinu, ka jau ļoti ilgi nebija bijis video. Un pieskojiet Lindai, linki apakšā. Jā, tātad gaidu nākamu video un tā.